Junior Peak Time ir vidusskolēnu biznesa sacensības, kas domāts vidusskolēniem Baltijas valstīs. Tās notiek jau 2. gadu, un tās ir Stokholmas ekonomikas augstskolas Rīgā studentu iniciatīva. Šīs sacensības sastāv no 2 daļām. Pirmā daļa notiek Neklātienē, tas ir kā preliminary daļa, kur vidusskolēni pilda uzdevumus, ko mēs esam sagatavojuši viņiem pirms tam, un tie, kuri izpilda uzdevumus vislabāk, tiek finālā Rīgā. Šogad uz pirmo kārtu pieteicās gandrīz 500 vidusskolēni no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas, bet finālā Rīgā, kas notiek Stokholmas ekonomikas augstskolā Rīgā, tika uzaicināti 40 labākie. Ļoti labs modelis ir tas, ka tu ne tikai sacenties kopā ar saviem komandas biedriem, ko tu izvēlies, bet tu arī sacenties individuāli. Un tādā veidā to novērtēt savas prasmes, strādājot komandā, strādājot individuāli un pārbaudīt sevi. Manuprāt, Junior Peak Time ir tik tiešām lielisks konkurss, lielisks sacensības vidusskolniekiem. Tajā neilgajā laikā, kas viņiem bija dots šīs situācijas analīzē, tie rezultāti un tie piedāvātie risinājumi bija tiešām labi un apsveicami. Es domāju, ka jauniešu zināšanu līmenis un spēja argumentēt un interpretēt situācijas bija tiešām pārsteidzoši labi. No labo darbu projekta iegūtā finansējuma mēs principā uztaisījām visu šīs sacensības. Izmaksās ietilpa ēdināšana, izmitināšana un vēl visādas dažādas lietas, kas ir vajadzīgas, lai pasākums notiktu. Protams, nekādas administratīvās izmaksas nebija, jo tā ir tikai vienīgi studentu iniciatīva, un tāpēc mēs strādājām 2 līdz 3 mēnešus katru dienu, un pēdējās 2 nedēļas mēs strādājām pa naktīm, lai nodrošinātu, ka šis pasākums notiks un viņš būs ļoti labā kvalitātē. Visi studenti apvienojās, un mēs 3 dienu laikā savācām vairāk kā 3000 balsu. Mēs šīs balsis vācām lielākajās universitātēs, kur skaidrojām lielākoties balsotāji bija studenti. Mēs izskaidrojām visu šī projekta jēgu un motīvus, kāpēc mēs to darām. Un tad cilvēki bija ļoti atsaucīgi un balsoja par mūsu projektu. Ir pilnīgi vienalga, vai tu esi no Stokholmas ekonomikas augstskolas Rīgā, vai no Latvijas universitātes, vai no Stradiņu universitātes. Visi studenti apvienojās, ja viņi redz to, ka ideja ir ļoti forša. Un tā kā vēlos pateikties arī visiem šiem studentiem, kas solidarizējās un palīdzēja mums. Šobrīd sabiedrībā arī, protams, valda mīts, ka viss labais, kas notiek, tas vienmēr ir ārzemēs un ne Latvijā. Un šim uzskatam es pilnībā un galīgi nepiekrītu, jo Latvija ir jauna valsts. Mēs esam šobrīd, kopš mēs atguvām neatkarību, pagājuši 20 gadi, un Latvijā ļoti daudzas lietas nav īstenotas. Viens no galvenajiem Junior Peak Time mērķiem ir parādīt šiem motivētajiem un aktīviem jauniešiem, ka arī Baltijā un Latvijā viņiem ir iespējas izpausties, ka nav jādodās projām, bet ka visus var sasniegt arī šeit. Šeit iespējas un karjeras izaugsme un karjeras izaugsmes iespējas ir daudz lielākas nekā citur Eiropā, tīpaši Rietumē Eiropā. Jo Latvijā izaugt, iemācīties, sasniegt un spēt darīt lietas ir daudz vienkāršāk, daudz ātrāk. Es domāju, tiešām augsti motivētiem cilvēkiem ar labu izglītību Latvijā ļoti daudz iespējas. Protams, paldies labajiem darbiem par sniegto atbalstu. Bez labiem darbiem šis pasākums nebūtu tik lielisks un tik fantastisks, kā tas bija.